vispār mums vajadzētu tā baigi saspiesties, lai... Vienkārši. Saspiesties? Nu, pēc iespējas. Tuvāk kā ģimenīte. Plec pie pleca, kā saka, jā. Nu, tad ir jums jāvalk šito pusi bišķi. Jā. Kas tad? Tūlīt. Ups. Beļājies uz kompīša Jā. Fuck. Tev ir savu trenā? Man ir, jā. Baigi uz pogām? Nu, nē, baigi nav. Pagam, apgriez viņu. Pacēl, apgriez otrādāk. Lai kaut kas notika, ir. Viņam teicu, ka nevajag. Tā minimāli. Labāk apslauki datoru, man ir. Nevis galdu. Sveiciens rudenī, Metalcast LV. Te atkal Silvestris, zināms arī kā Forge, Renārs. Zināms arī kā Renārs. Čau. Un Madara. Sveiki. Un šodien mums jau tāda bezmaz vai tradīcija rodas. Atkal atrodamies dubultu pludmalē. Īstenībā salīdzinoši ar vakardienu pludmalē ir diezgan izmirusi, jo vakar te bija simtiem cilvēku, ko varēja mierīgi peldēties, bet šodien gan jau var arī fonā dzirdēt tādas atmosfēriskākas viļņu skaņas. Un šī ir arī podkasta 6 gadu jubilejas nedēļa. Tā kā mums super lieli svētki. Paldies jums, paldies mums. Tā kā jā, šodien tāda kārtējā brīvā sērija, brīvās tēmas. Parunāsim par daudz notikušām lietām. Tādā baigajā freestylā par lieliem notikumiem. Nu, klausies, tu pieminēji podkasta dzimšanas dienu, ja? Es tad uzreiz tevi iztaujāšu. Gatavs trivijai, ja? Nu, davai. Tātad, cik podkastam sērijas bijušas? Šī varētu būt 150. vai 149. Jā, šī būtu 149. Tātad 148 bijušas. Number 2. Otrais no 3 daļēji jautājumiem. No kuras tu mauc ar mani? Tā bija Jelgavā, un tas bija kaut kāds 67. vai 8. Jā, 68. Tas nozīmē, ka es aptuveni esmu kaut kādas 70-80 sērijas. Un cik no tām sērijām, no visām podcastu sērijām bija 3M? 3M podcasts. To gan es tev nepateikšu precīzi, jo kaut kādas plus mīnus kaut kur ap 90. Diezgan tuvu. Atkal 91. Jā. Tā kā, nokārtoja eksāmeni, nokārtoja. Sagatavojās laicīgi. Jā. Pieņemsim. Jā. Es zinu, kā es jau jūtos tā kā baigais selauts 3 sērijas pēc kārtas runāt par tādām kamēr viņas ir. Bet jā, tā kā palīdziet mums par to nerunāt un palīdziet mums tās izpārdot, tāpēc visus cilvēkus, kurus interesē Metalcasta uzšuves, vēl pāris ir palikušies, ļoti ātri izpērk un drīz beigsies, tā kā neguļam. Un, vispār reāli tas var mainīt jūsu dzīvi, jūs pat nevarat iedomāties, piemēram, mēs varam tagad tādu, roleplay uztaisīt, tā kā Renārs ir meitene, kurai pie vestes ir Metalcasta uzšuve, un es tā kā pieeju pie skatu. Bet rekur tev blakus ir meitene ar uzšuvi. Jā. Bet tā kā mums šeit ir jābūt iedomātai situācijai, jo tu sapratīsi, kur tas aizies. Tā kā es tā kā pieeju pie tevis, tā kā, tu vēl mani neredzēs, tā skatos uz tavas uzšuves, tur Slayer, labi, jā, Motorhead, forši, tur Pantera, arī stilīgi diezgan Darkthrone, labais, pagad. Tas tiešām, tā ir Metalcasta uzšuve, tā es tev tā pabakstu pie muguras. Es tā kā izliekos, ka es nezinu, kas tā par uzšuvi tev? Ir tāds vienīgais un vislabākais metal podcasts Latvijā. Nezināju? Metalcast LV. Es īstenībā zināju, es gribēju pārbaudīt, vai tu neesi pozere. Precamies? Aiziet. 3 gadi uz priekšu pacinām filmu. Mums ir māja, 3 bērni un kopīgi vienkārši dzīve. Paldies, pateiksiet mums pēc tam. Tā kā
Nu, tas tā var izvērsties. Tā kā, jā, rakstam vai nu Renāram privāti Facebookā vai uz mūsu lapu, un tad to visu izdomāsim. Jā. Tā kā, jā. Mēs iziesim notikušiem koncertiem cauri kronoloģiski, ja? Tā kā pamocīsim tevi vairāk šodien. Nu, šobrīd vismaz. 2. septembrī bija Skyforger un Saviļnieka koncerts Gulbenā. Un tu, atšķirībā no mums, biji tajā koncertā. Nu, varbūt tu vari padalīties ar saviem iespējiem un gan jau arī plašāk par Saviļnieku pastāstīt, par cik tev tā ir mascīga grupa. Jā, nu vispār bija diezgan stilīgi 2 nedēļas tikai pirms koncerta ieraudzīt tādu paziņojumu, ka tev tur nav jāgaida atkal pusgads kaut kāds. Un atkal tā sajūta, ka tu redzi Saviļnieks, ka jau bija tās spekulācijas, tas bez Lemesī tas bija pēdējais vai nebija, un tu redzi atkal to nosaukumu, tā bija tāda baigā iekšējā prieka sajūta, bet jā, nu vieta, kur tas viss notika, tāda diezgan interesanta, tas bija Bānīša 120 gadu jubileja, ja nemaldos, tā kā depo parkā. Tur tāda skatuvīta uzlikta. Atbraucām, pienācām pie skatuves, tas zirgs no Skyforger vienkārši piegāja. Nu, es viņu pirmo reizi satieku, bet viņš tā piegāja, tā kā mēs jau būtu, nezinu, gadiem pazīstami, tā, nu vienkārši super sirsnīgi, tā, bez jebkāda ego, nu vienkārši tā aprunājamies, nu tā pilnīgi patīkami respekti. Jāni beidzot satiku no Nuvo pēc visiem šitiem gadiem, ar visu ģimeni principā, tur arī patīkama pieredze. Un jā, nu, koncerts pats par sevi arī, nu, es saku, ir ļoti grūti saprast, kā tur bija ar to Saviļnieka situāciju, jo viņš tā ļoti kriptiski arī uz skatuves runāja, bet kaut kādas 3 reizes izskanēja vārdu salikums pēdējā reize, pēdējais koncerts. Un tā kā, nu, es nezinu, eju tur un saprotu, jo, piemēram, viņš tur, teiksim, stāstīja, cik viņam tā Gulbenē ir tuva, un ka šis ir pēdējais mūsu koncerts Gulbenē. Tad ir tā kā 2 veidi, kā tu to vari saprast. Jā. Vai pēdējais Gulbenē, un vēl būs Rēzeknē, Liepājā, Rīgā, Valmierā, vai šis ir pēdējais, un tas ir Gulbenē. Tā kā es nesapratu īsti to, nu, nezinu, bet vienu brīdi tā pat lietus tur sāka liet atmosfēriski vienā tur dziesmā tīri, tikai tā simboliski tur, nu, pamašoja pa cilvēki. Tur, protams, tādā ar bērniem, ar ratiņiem, tur tantiņas, babiņas bija sanākušas. Bet no Skyforger arī tas bija garākais setlists, ko es viņam esmu redzējis, 20 dziesmas. Bet vispār, nezinu, vai esat kādreiz redzējuši, bet viņiem bija šoreiz arī ar kokliņu alītis pieslēdzies uz skatuves. Tā kā visa koncerta garumā. Un rēcīgi izskatās, kad viņam nav tā kā partijas, ko spēlēt. Tā viņš viņu tā rokās tur un arī headbangu ar to kokli. Rēcīgi diezgan izskatās. Mums viņi gatavojas kaut kādam 11. novembra koncertam, zini? Jo tajos jau parasti viņiem ir, cik kaut kādos ierakstos redzēt. Jā, bet nē, nu bija super stilīgi tāds underground sajūta. Atkal prieks redzēt un jā, nu tas tā. Un kā bija salīdzinoši ar Lemesi Saviļnieks tieši? Setlists principā identisks, tās pašas dziesmas, tikai secība bišķi pajaukta. Tā kā, nu tas benters viņam vienmēr ir oriģināls, diezgan tā kā piemērot situācijai, tā kā to forši bija paklausīties, bet jā, es jau tā kā, nu forši, ka tu ir pāris dziesmas, kuras tu pat vairākas reizes, tad jau esi dzirdējis dzīvē, un tā reāli stilīgi. Un tā kā, kad viņi spēlēja, nu, salīdzinoši viņi bija brīvāki vai tas pats? Nezinu, man jau likās tīri labi tur. Kaut ko viņš tur saspēdīja pedāļus vienā dziesmā, tur kaut kas baigi sāka ģitārai, kaut kāds fazs bass tur aizgāja, nezinu. Bet kā līdz galam noturēja. Bet nē, nu tā ir, protams, emocionāli, kā jau iepriekš. Un, nezinu, grūti saprast, cerams, ka nebija pēdējais, Bet, nu, jebkurā gadījumā tu visus viņu koncertus nākamos redzēsi, ja tādi būs. Nu, tā kā tāds plāns ir, jā. Tur, nu, labi, ja Brazīlijā varbūt arī domās uz savu atpildu koncertu. Kam tu Brazīlu? Nu, tad redzēsim, tad būs jādomā, bet jā, tā kā patīkams pasākums vispār. Nu jā, īsi pirms tam, īstenībā augustā arī bija tieši koncerti, piemēram, gribētos vēl pieminēt, ka bija Fit for an Autopsy koncerts Melnajā piekdienā. Tur bija tāds interesants moments. Tu strādāji aizkulisēs tā kā? Es strādāju, jā. Bet tur bija tāds interesants moments, ka iepriekšējā dienā viņi spēlēja Tallinā un viņiem vokālists nespēlēja, viņi tikai instrumentāli spēlēja, tāpēc, ka tas bija saslimis, jā.
un nejaudāju, un tad bija tā kā uz jautājumu zīmes, vai mums arī būs vokāls, vai arī instrumentāli. Un beigās bija ar vokālu, bet varēja redzēt, ka čalim bija tik grūti. Viņš tur reāli varēja redzēt, ka ir sāpēs. Viņš kaut kādā brīdī aizgriezās, tur klepoja, kaut ko špļāva ārā. Ja? Tā kā diezgan traki, vienkārši maksimāls respekts par to. Iedomājies, tev vienkārši maksimāla slodze, vokāls tam ir fiziska lieta, vai ne? Un tu jau tā nejūties tur dzīves pa lielam. Un vienkārši nomauca ļoti spēcīgi, un tas bija tāds tiešām wow moments, kad nebija redzējis, ka cilvēks tā, fiziski ar pēdējo spēku atdodās, knapi pilnīgi, ja? Bet nepateiks, ka viņš izklausījās slims vai kaut kā tā, viņš reāli nomauca, kā viss kārtībā būtu. Un vienīgais, ka vizuāli varēja redzēt, ka viņam ir grūti. Un tas bija, man liekas, viņam kaut kur tūras vidus. Tā kā tur vēl viss laikam priekšā, pēc tā bija visi. Un pēc tam 28. augustā bija Humanity's Last Breath. Un tad tāds deathcore mēnesis pa lielam tur sanāca melējā piekdienā, ja. Tie arī baigi forši nomauca. Un tā baigi masīva skaņa bija pārsteidzoši labi tur skanēja. Tajās arī piestrādāju. Un tad bija Depo, atgriezās Morbid Evils, ja īstenībā baigi labā tādā sludge dūmu grupa, gan jau, ka esi kaut kur dzirdējis, jo Bandcampā baigi populāri iet, viņi tie pēdējais albums ir īpaši, man liekas. Bet jā, un ar viņiem spēlēja grunts, un es to gribēju pieminēt, tāpēc, kad pēdējo reizi es viņus redzēju kaut kur pirms gada, kad viņi bija tāda Deodium jubilejas koncerts, un jā, baigi čaļi apgraidojušies, ka viņam tas ģitārists mainījies, ja? Viņam tagad zemāks skaņojums, un jā, tā skaņa krietni pilnāk, tur fonā viņiem arī kaut kādas, teiksim, sintiņi iet, ja? Un tā riktīgi krūti, tā kā ja ir iespēja viņus redzēt, man liekas, ir laiks aiziet, jo ir diezgan auguši. Un jā, pēc tam nākamajā dienā, 2. septembrī bija tāds lietuviešu bleķa koncerts Republikā, ja? Tur bija sabraukuši. Bet ar lietuviešiem ir tā, ka parasti baigi greizi var nošaut. Mums bija tā, ka mēs vienkārši aizējām, jo nespējām klausīties. un Republikā, protams. Bet jā, šoreiz tur bija atbrauca. Pirmie bija tādi diezgan slikti, otrie bija tādi diezgan ok, un tad trešie mums tādi īstenībā izcēlās, bija tādi Magila, tāds vienkārši second wave black metal tāds worship grupa, ja? Vienkārši mauca tā kā Gorgoroth Immortal sablanderēti kopā, ja? Bet īstenībā baigi forši, un ja kaut kas tāds patīk, noteikti Bandcampā var atrast. Un, ja var redzēt dzīvē, ir tā vērts viņam. Atceries, Gront, ka bija tas lielais krusts metāli, ja, uz skatuves, un viņiem kaut kas līdzīgs tikai ar izkaptēm un galvas kausēm tur uztaisīts, sametināts. Tas bija diezgan stilīgi. Jā. Un pēc tam mums nākamais bija tas Profesija Fest, 7. līdz 9. septembris. Kad tas vispār tika izdomāts un izplānots, ka brauksiet? Un kāpēc tāds lēmums braukt pāri pus pasaulē, lai redzētu, ko? Tu gribi sākt, varbūt, Madara? Sāc tu. Labi. Tad mēs vienkārši... Es neatceros kā, bet es redzēju telefonos, sociālos gan jau, kad Agolov atgriezīsies kaut kādā koncertā, ja? Reunion shows pēc 8 gadiem. Man bija tāds wow. Es biju šokā. Un tad es noskaidroju par to Profesiju Fest, ka tādā viņi spēlēs, kas notiek Vācijā. Un es tāds skatos uz to setlistu, tur vēl redzu Bethlehem, kas arī mums tāda ļoti tuva grupa. Un pārējās tur maz bija, kas tā kā baigi interesētu, ja, sākumā. Un pēc tam es tāds domāju, būtu forši aizbraukt. Un tad kaut kur jau principā dienas beigās es domāju, es saku Madarai, davai braucam. Jā, un tad tā pilnīgi nepārliecināti un bišķi sabijušies izlēmām, ka tomēr brauksim. Jo mēs pirmo reizi tik tālu aizlidojām uz kaut kādu pasākumu. Mēs principā tikai pa Baltijas valstīm bijām pirms tam uz festiņiem braukājuši. Lūk. Jā, viņiem bija tas trailerīts, kas tā pārliecināja, ka šito vajadzētu piedzīvot, ja būtu iespēja, jo es nekad nebiju domājis, ka būs iespēja Agolov redzēt dzīvē. Funny fact. Pirms
kaut kādiem 3 gadiem mēs uztaisījām sēriju, kurā runājām par top 5 grupas, kuras mēs nekad neredzēsim dzīvējā. Un man 3. vietā bija Suffocation, un tev 5. vietā bija Agalo. Tā kā redz kaut kas tomēr. Jā, kaut kas tomēr. Sapņi piepildās. Jā. Nezinu, Renār, ko tu esi izdarījis ar to meiteni, bet kopš kura laika Madarai patīk tīrs vokāls, ka tu esi pat gatava braukt uz Vāciju, lai klausīties tīros vokāls. Jā, es arī nesaprotu. Sākumā es paklausījos to grupu, man bija tāds vienu gabalu dzirdēju, izslēdzu. Tas bija pirms kaut kādiem 3 gadiem vai 2, ja? Un tagad es vienkārši, Renāra dēļ. Kaut kā fonā slēdzu un uzsēdināju Madarai. Un tad vienkārši sāku iepatikties tā, ka es pēdējā laikā vienkārši to tikai klausos. Vienu grupu vienkārši uz apli jau vairākus mēnešus. Tagad kaut kā skatos savādāk nedaudz uz to tīro vokālu. Tīpaši pēc festivāla, vai ne, ka tajā atmosfērā tu jūti to, pilnīgi cits efekts. Tad bullet formai Valentīna tomēr vēl ir Nebūs. Attiecīgi, vēl bija interesants stāstīja visā ar to, ka paziņoja Eglof, tas biļets vienkārši, nenormāli ātri tika pirktas, ja. Un mēs, principā, pēc pirmās iespējas nopirkām biļetes, ja. Un, pirms lidmašīnas. Tāpēc, ka bija atlaides, jā. Un tad mēs pēc pirmās iespējas nopirkām festivāla biļetes, un 2 dienas vēlāk festivāls bija izpārdots, tā kā mēs knapi paspējām. Mēs arī varējām beigās sanākt tā, ka nopērkām avio biļetes un netiekam uz festivālu. Tas sanāk bija kaut kāds limits, jā, cik, lai tur tā visā salīst, cik bija, nezinu. Es neesmu pārliecināts, bet kaut kas teica, ka 2000, tāds neliela mēroga festivāls. Diezgan jau tomēr. Tas ir tāds, ka tur alā, tur ir tomēr savu ietilpību kaut kāda. Un viņi pats 100 moš pāris tikai. Bet viņi vēl samazināja, tāpēc, ka viņi negribēja, lai baigi saspiest tajā visā, tā kā, lai ir patīkamāka pieredze visiem. Tā doma bija. Lūk. Tad mēs tā kā nopirkām. Avio biļetes pirkt, tas bija stresēnākais pasākums, ko esmu piedzīvojis, jo es pirmo reizi pats to darīju. Un labi, tas tā. Man var vēl tālāk, ja? Jā, droši. Silvestrs izbauda tā ir pludmalā. Tātad, kā mums tas viss tur sākās? Pēc tam mēs pamazām kaut ko arī sākām iepazīt, no tām grupām, gatavoties festivālam, bet tā ļoti minimāli. Un likās, ka maz būs ko redzēt. Bet tad, kad mēs tur aizbraucām, ka tajā alas atmosfērā vispār nekad neiedomātos, ka festivāls notiktu alā, ja? Tajā atmosfērā viss skanēja labi, reāli viss patika, ko mēs klausījāmies, un pat Madarai, ar visu dziedāšanu. Tīrajiem vokāliem. Jā. Tur tas sanāk, tur tās baigais reverbs arī iet, jā, vajag? Alā dabiskais reverbs ir kaut kāds, jā, noteikti. Jā. Bet tā kā, ieskicēju, es neesmu bijis, man nav izpratnes, tā kā cik liela viņa apmēram ir salīdzinoši ar kaut kādu gultmeņalu, piemēram, tā kā tas viss tur izskatās? Es teiktu, ka es drīzāk salīdzinātu ar kaut kādu Palladium. Tur bija 2 skatuves. Viena bija tādā mazākā atzarā tajā alā, tad vienā atzarā bija merch, un tad lielajā atzarā, pa kuru mēs principā ieejam alā, tur bija tā galvenā skatuve. Sanāk, mēs nācām no skatuves aizmugures gar abām pusēm, ja? Un tad mēs esam tajā stāvēšanas zonā. Un tad tur bišķi augstāk, tad tur notiek viss pārējais pakāpjoties tajā alā, kur jau sašaurinās viņa. Un salīdzinot ar Palladium, es teiktu, tā kā ietilpības ziņā tā galvenā skatuves zona 1,5 vai 2 Palladiumi, kaut kas tāds varētu būt. Drīzāk 2. Kā ar to drošības sajūtu? Nav tā, ka liekas, ka tur kaut kas varētu iebrukt uz galvas? Nē, vispār ne. To nedomā. Jā, tur viss bija arī ļoti sakopts, un tur nobetonēta grīda ir, ja? Un tur vienā skatuves sānā bija tādā piepaceltā vietā sēdvietām zona, ja? Tad kā mēs paņēmām komforta pakas, tā kā mums tāda ekstra pienāca, kas bija nenormāli vērtīgi. Iedomājies, tu vari atpūsties, tā nav visu laiku jāstāv visas 3 dienas. Un tad mēs paņemam paiku, aizējam apsēsties, klausamies Novembers Doom, ja? Un tur pilnīgi visas grupas skanēja baigi fantastiski. Un tajā atmosfērā tas pilnīgi kaut ko citu tev iedod.
un tu to mūziku pilnīgi savādāk tagad uztver, ka to, ko tu tur esi dzirdējis, ja. Un vispār tā ala, viņa bija mazpilsētā, ja. Tas bija arī baigi skaisti. Tā kā tiešām ļoti skaista pilsētiņa, balva. Un mēs tur arī pastaigājāmies apkārt, tā kā turistiem. Es pabildēju pilnīgi visu. un ko es vēl gribētu teikt? Vispār par to ceļošanu. Mums jau piedzīvojums bija pirms festivāla vispār. Mēs ielidojām Dusseldorfā no Rīgas. Mums nebija plāns, ko mēs tā kā darīsim. Ja? Pirmajā dienā mēs ielidojam trešdienā, ceturtdienā viss sākas. Mēs domājam, varbūt lidostā krašosim kaut kur, ja? Vai arī tam līdzīgi. Un tad mums kāds tur tajā Facebook grupā tur ieteica, festivāla Facebook grupā ieteica uz Dortmundu aizbraukt, jo tas ir pa ceļam. Un tad, kad tur ir lētākas naktsmītnes, tad mēs tā arī izdomājam darīt. Jo Dusseldorfā, kad tu iet, tur pilnīgi visi tikai priekš auto. Tu izēj ārā no lidostas, tu redz tikai daudz stāvvietas, ja tu vispār nezini, kuru pusi iet. Mēs tur izbasījāmies tajā pilsētā, meklējot ēst, ja. Un pēc tam mums vajadzēja tikai vienu vilcienu, lai līdz Dortmundai tiktu. Un mēs tādi iekāpjam, tas jau ir pats vakars, ja. Un 2 pieturas iepriekš mums pasaka šoferis, ka ir jākāp ārā, tālāk vairs nebrauc. Un mēs neko nesaprotam, viss ir vācu valodā, ja. Mēs tādi kā apmaldījušies mežā tiekam izlaisti, ja. Un tad mums tur pāris tā kā cilvēki, sākumā viņi atteicās palīdzēt, jo es prasīju, vai viņi saprot angļu valodu. Un pēc tam viņi palīdzēja, jo redzēja, cik mēs apmaldījušies bijām. Pateica, kur ir jākāp uz nākamajā vilcienā, lai tiktu uz to Dortmundu. Iekāpam vilcienā, pabraucam vienu pieturu, mums atkal saka jākāp ārā. Mēs vienkārši tā izbasījušies, ja. Mums tik grūta diena tā bija. Un, saprotam, kur jāiet, kas notiek. Un tad es tur atkal visiem prasu, uz kuru pusi, ko, jo zinām, ka maz laika, lai tiktu uz tiem vilcieniem, ja? Un iespējams, ka tas var arī būt pēdējais vilciens. Tad mēs iekāpjam 3. vilcienā, tad vēl vienu pieturu pabraucam, un tad tomēr tikām līdz Dortmundai. Un tad mums palika nepilnas 10 minūtes, līdz varējām iečakoties viesnīcā, līdz 12 varēja iečakoties, ja? Es biju tā kā bookingā norezervējis, knāpi paspējām, bet vismaz Dortmundā tur bija tādi civili, viss, tā kā vecerīgā, visi par rokā, ja tur ēstuves, veikliņi un tādā garā. Un turpat pie tās stacijas bija arī tas hotels. Un tas mums bija tāds baigais piedzīvojums pirmajā dienā. Labi, ka paņēmām to viesnīcu, varējām nomazgāties un pagulēt kā cilvēki pēc tā trakuma. Un tad nākamajā dienā mēs vēl varbūt vērts piebilst, ka mēs tādi apslumuši bijām. Mums apslumtināja draugs, ja? Viens tāds, paldies, Kristiāna. Un haltūrā, starp citu, ja? Melnie piekdienā apslumtināja, tad ķēdīte aizgāja. Un tad Madrei tieši grūtākās dienas bija, tad mēs tur visu laiku zāles dzeram un sazāļojušies, tad mēs tur braucam tālāk. Šautauts, Kristiāna. Jā. Un tad mēs nākamajā dienā visu bija easy. Mēs ar 2 vilcieniem aizbraucam uz to galamērķi, uz to pilsētiņu. Mēs Dortmundā pirms iekāpām vilcienā, braukt uz to festivālu pusi. Mēs satikām tur vienu Brazīli, ja? Kam tu Brazīli? Un tas bija viens no tiem cilvēkiem, ar ko mēs arī principā festivālu laiku pavadījām kopā. Baigi foršais čalīts bija. Jā, ritīgi forši. Jā. Reku vienu lietu, ko es biju piemirstis pieminēt par tiem apmeklētājiem un vispār tiem cilvēkiem, kas turiem brauc. Ļoti būtisks iemesls, kāpēc ar viņiem bija tik forši runāties un pavadīt laiku. Nebija tikai tas, ka viņi visi tur izpalīdzīgi un tādā garā, bet arī tas, ka tie ārzemnieki, kas uz turieni brauca, tu uzreiz zini, ka tie visi ir tā kā tiešām mūzikas cienītāji, mūzikas fani, ja, nebrauc vienkārši iedzerties, jā, vai vienkārši tusēt, ja, kā mums. Jā, Telšu pilsētā. Jā. Tur tādi bija daži cilvēki, bet pārsvarā visi bija daļa mūzikas. Jā, tie, kas brauc no ārzemēm, piemēram, var redzēt mūzikas fani. Jā, vienkārši tur labi daži bija, kas tur Telšu pilsētiņā tusēja, bet tie bija vietējie un pārsvarā visi, gan arī visi bija aizgājuši pēc tam uz koncertiem, kad tie notika. Un, tas, ko gribēju pateikt vienkārši, ka
Skaidri zināms, kad uz tāda festivāla tie, kas brauc no ārzemēm, ka viņi brauks dēļ mūzikas, un tāpēc tādiem cilvēkiem tur tādi bija daudz, un ar tiem bija tiešām par ko runāt, un daudz bija interesanti jābūt. Tas tāds, kompliments tiem cilvēkiem. Un tur pa ceļam vēl vilcienā pār dažus vāciešus iepazinām, arī ar tiem pavadījām laiku tās dienas, Taušu pilsētiņā. Un tad mēs tā kā aizbraucām, un tad sanāk ceturtdienā, tajā pirmajā dienā bija tāda tā kā iesildošā diena, jeb vakars, pa dienu mēs uzcēlām teltis, un tad tur bija tā kā ārā brīvā dabā, zem telts lielas, tā kā mazā skatuvīta. Un tad mēs tur tikai viena grupa dzirdējām, bet tur apkārt ugunskuri, tur deva bezmaksas saliņu, kas ir tā kā maks ir spekti, vienkārši bez limita, te dzer, kamēr ir, Normāls vai čuras kaut kāds? Normāls. Tiešām garšīgs. Viņš bija tāds, viņa vietējai saliņš kaut kāds, bet bija brandēts tā kā tā festivāla alus, Tas bija tā kā, wow, bezmaksas alus, Anka Madara, kas mums vēl bija bezmaksas ieejot festivālā. Mums bija grāmatiņas, kur bija 2 diski, tik forša grāmatiņa. Tā kā programma. Jā, katram grāmata, Cietajos vākos, tajā grāmatā ir katrā, pa 2 lapusēm no katras grupas, kas tur spēlē, kaut kā, viņi tur bilde, kaut kādi paraksti un tā kā uzrakstīts ar roku novēlējums. Tā kā festa kompilācijas disks kaut kas tāds. Tur 2 kompilācijas diski un tad ir tā kā tāda, tā kā grupas veltījums tam apmeklētājiem. Labs. Jā, tas ir tā kā baigi oriģināls, neko tādu nebija redzējis. Un tik skaista, tā grāmata. Noformēts. Mēs neko tādu vispār negaidījām, ka mums kaut ko dāvanā tur dos. Tas ir tāds, ka jūti, ka tiešām padomā par apmeklētāju un cilvēkiem, kas tur brauc. Tur, es domāju, pārsvarā tur ir vietējie, bet dēļ Agalofa tur vairāk turisti noteikti, ārzemnieki. Tur glāzītes bezmaksas deva. Kas tur vēl bija bezmaksas? Mēs merču priorderojām un pēc tam to merču ielika maisiņā arī, kas bija bezmaksas. Tik jauki. Mēs priorderojām tos festivāla krekliņus un Agalofa krekliņus, kas bija tā kā collaborations ar to festivālu, tā kā uz muguras par festivālu priekšā Agalofa. Pirmajā dienā baigā tā atmosfēra, tad mēs tur arī vēl sapazināmies ar vienu spāni, kurš arī Latvijā šad apgrozās mums tā kā tur sazīmēja starp paziņām tur, tā kā konteksts, jo tā kā dzirdēja tas un tas, ka mēs tur braucam un tad tā kā, kaut kā tā tur sanāca un arī baigi foršais čalis un bija jautri parunāt un tāda vispār ļoti tāda draudzīga vide un visi tur tādi baigi, ļoti pretīm nākoši. Salīdzinoši ar mūsu scēnu bišķi savādāk, un tad tajā pirmajā dienā man gribējās, piemēram, viena no pirmajām grupām bija Year of the Cobra, tāda sludge-metālīga, stonerīga grupa, diezgan populāra pēdējā laikā, sieviešu vokāli. Un gribējās viņus redzēt, bet mēs tā kā sākumā, kad iegājām malā, kad viņi atvērās, mēs domājam, aiziesim uz mērču, uzreiz paņemsim, ko gribam, lai nav pēc tam, kad kaut kas nav pieejams. Domājam, varbūt būs Agalofa kaut kādu mērču atraduši, jo viņiem profesija tajā internetu veikalā nebija nekas daudz. Tur bija tikai tie krekli. Un mēs tā kā ejam, tur tā baigi garā rinda, un tad mēs ar tām komforta pasēm tikām iekšā. Bet viņi sākumā vēl visu nebija izdomājuši līdz galam, kā tur būs. Pēc tam arī bija jāatreiz checkouts komforta pasēm, bet tad, kad mēs sākām iet, tad vēl nebija. Tad visiem bija jāstāv vienā rindā līdz kasei. Un viņiem 4 cilvēki pie kases, bet viens kases aprāts, un viņš nestrādāja ar kartēm. Tā kā tur visu laiku bija korķi. Un, principā 2 stundas mēs tur pazaudējām pašā sākumā. Un tā arī es to grupu tikai dzirdēju ar ausis galu, Bet tur riktīgi forši visādi Agalofa merči bija un visādas tur arī plates un box seti ar platēm. Ne tikai Agalofa, tur citām grupām, daudzām pārsvarā tām, kas tur spēlēja.
Un jā, mums tā mūsu mīļais Betlehems atkrita. Viņi nespēlēja. Jā, mēs tā kā tur sapirkāmies, visu kaut ko mēs sapirkāmies. Kasetes, diskus nopirkām, tu grāmatiņu nopirki. Visus diskus, kas bija principā Egolaf un arī kasetes. Diski tie ir tie jaunie Represi kaut kādi? Vai Jā. Tur PL Folklore pirmā albuma, tā kā grāmatiņiem. Es viņu arī paņēmu līdz, to var parādīt. Kur Harijs? Jā. Viņam arī tādu? Jā, viņš pasūtīja. Viņš 40 samaksāja par to vienu disku. 30, jā. Nu jā, shippings nost. Jā. Es vakar skatījos Vidziku kā reiz unboxingu šitam. Tagad varēs dzīvējā redzēt. Jā. Tur arī 2 diski. Un arī ļoti skaisti. Un tie otrajā diskā ir kaut kādi visādi demo salikti. Bet ļoti laba kvalitāte. Un tā smarža. Vai ne? Kad jauns. Jā. Un tajā otrajā diskā ir visādi demo salikti. Iemesls, kāpēc jāpērk grāmatas un diski. Diskiem jau var smarža. Jā. Nu, ļoti forši. Šitā ir tāda grāmata, ko šķirstīja, kamēr tu klausies to albumu. Šitas ir tik PL Folklore, jā, citiem albumiem nāk arī kaut kādas? Pagaidām nāk. Nu, viņiem vēl bija pieejams Of Stone Pillar un aizmirst pilno nosaukumu, jā. Un tam EP, tad The White EP, tas vēl bija uz diska. Un nu kasete vēl bija šim albumam PL Folklore. Jā, ko es paņēmu. Jā. Nu Madara vēl Pinu paņēma, rekur. Jā. Vai forši. Nu mēs tā kā tiešām, Uz vienu grupu iztērējam daudz naudu. Jā. Un vēl tur Saturnus disku Madara paņēma. Jā. Jauno. Un mēs arī pre-orderā bijām Bethlehem diskus paņēmuši. Vēl Grabu tu biji paņēmis. Jā. Grabu, tas, kas spēlē. Blaķa grupa, viena no tām, kas spēlē, jā. Nu labi, tas tā par to merču, jā. Tad tajā pirmajā galvenajā dienā mēs redzējām bišķi Laster. Tā bija tāda džezīga, dīvaina, leķīga grupa. Tā bija interesanta. Tad mēs pēc tam redzējām, tā pirmā, ko mēs tā patiešām visu redzējām, bija Dark Space. Tāda kosmiskais black metals ķipa, jā. Ļoti, man baigi patika. Tad, zin kā, es zinu, ka tādu īsti neklausos, bet es vienkārši, man laika izjūta pazuda, es vienkārši tur pazudu. Jo mēs varējām apsēsties un mēs sēdējām un klausījāmies, kā tādu opīšu. Jā. Un tas bija tāds baigi interesantais uz albumiem, viņi skan pilnīgi savādāk. Pēc tam My Dying Bride. Tas jau tāds liels vārds, ko redzēt, jā. Jā, protams, hītus nospēlēja, baigi jaudīgi viņiem tur, tajā atmosfērā vispār cepuri nost. Tad pilnīgi tas uzreiz savādāk jūties par tām grupām. Pilnībā savādāk. Un pēc tam spēlēja Amenra. Ir tāda kā kaut kas līdzīgs Celeste, jā. Ar tādiem tā kā knocked loose vokāliem, jā, un tāds franču stiliņš. Gan jau zini tādas grupas. Un šitas mums laikam bija tāds festivāla pārsteigums. Un Madara varbūt vairāk var izteikties, jo viņa ir reāli. Sākumā Renārs uzslēdz, man tāds rītīgs likās sieviešu vokāls. Man bija tāds, nē, šito mēs neklausīsimies. Bet pēc tam tā kā pēdējā grupa, lielā grupa, pirmajā vakarā, otrajā vakarā. Jā. Tad gājām klausīties un jā, rītīgs pārsteigums, rītīgi tik jaudīgi skanēja. Tur Zosena vēl matāt. Jā. Mēs no sākuma sēdējām, domājām, paklausīsimies, pēc tam gājām stāvēt un gājām kratīt galvu, jo rītīgi forši bija. Vispār tur bija tā komiska, mēs skatuves sānā sēdējām, ja? Un mēs redzam bišķi citā leņķī arī to, ja? Tieši tur, kur mēs sēdējām tajā brīdī. Un tur sanāca tā, ka mēs skatāmies, tie, kas mums priekšā sēž, viņi kaut ko baigi tur zūmo un filmē, ja? Vokālistam bikses saplīsušas priekšā. Un baltas apenes. Jā, viņa baltā apenītes spīdēja, ja? Un tas caurums bija ritīgi liels. Jā. Un mēs speciāli ventilācija. Un tad mēs laikam sapratām, kāpēc viņš ar muguru pret skatuvi visu laiku spēlēja.
Bet pēc tam mums teica, ka viņi tā dara. Jā. Es paskatījos Instagram arī tādas bildes, kur tā. Nu jā, bet viņš tāpatās kaut kādos brīžos vienkārši rīktīgs pofiks, viņam ieslēdzās, viņš vienkārši pagriezās un auroja visiem pretī, ja? Ar visu to, ka viņam apenis spīdēja. Viņam bija jaka, mēs domājam, viņš var novilkt apsiet, ja, priekšā, bet Nē, vienalga. Viņam vienalga. Un cepuri nost, tiešām tas bija tik nenormāli jaudīgi un jā, tāds bišķi hardcoreīgs black and kaut kas tāds sludžīgs. Un tas tiešām bija tāds festivāla pārsteigums. Un tajā atmosfērā, ja. Man pat grūti noraksturot, cik labi tur tas viss skanēja, ja. Tā kā, ja tu, piemēram, klausies uz savu atskaņotāju kaut ko tur atmosfērisku, ja, tad šis būs reiz 100 atmosfēriskāks, ja, viss tajā vidē un tam līdzīgi. Nu, jā, un tad otrā diena, laikam, iziesim vēl tai cauri. Mēs jau tā baigi ilgi vervelējam, ne? Savus tur neaizmigs. Es ēdu frī. Labu apetīti. Paldies. Tad tur tāda pirmā grupa tajā dienā spēlēja tāda ELR, tāda sieviešu sludge metāls, varētu tā teikt, ja tur tādas divas mamzeles spēlēja, bet baigi spēcīgi, nu tiešām arī bija baigi forši. Un nākamā bija tāda norvēģu kaut kāds, teiksim, trakais black metāls Slagmaur. Noteikti kāds no klausītājiem ir dzirdējis. Interesantākais par viņiem laikam bija viņa kostīmi. Jā. Viens tur bija, nu viņi tā kā saģērbušies tādās bez mazai reliģiozos rituāliskos apģērbos un galvās viņiem ir maskas uzmauktas, tādas ap visu galvu. Vienam bija cūkas galva, vienam bija kaut kāds, kas tas varētu skaitīties, nu kaut kāds miesnieks, ja? Un tāds riktīgi creepy izskaties. Un tad vokālists bija tā kā putna galvas kauss, ja? Un bundznieks bija milzīga āžu galva. Krūti. Viņiem tas tā kā skaitas grupas imidž arī visās bildēs. Parādi to cūku galvu. Nu, ļoti creepy. Skatīties uz viņiem bija. Un, nu jā, bija bišķi tāds rituālistisks tas viss, ja. Un pēc tam spēlēja Madaras mīļie Saturnus. Jā. Viņi spēlēja jaunu albumu. Jā. Ļoti forši. Un, zin kā, Eiropā Novembers Doom baigi reti spēlē. Un par cik viņi šajā festivālā arī spēlē. Un tad ar Saturnusu skatos uzkāp viņa vokālists, jo viņi tajā jaunajā albumā vienā dziesmā tur tā kā kolabo tie vokālisti. Un tas arī bija skaisti un tāds emocionāls brīdis. Vienkārši tīri vokāli skanēja. Dziedāja. Čaļi. No sirsniņas. Jā. Un pēc tam apskāvās beigās, tas arī tā jauki. Ļoti skaisti, jā. Un tad pēc tam spēlēja tāda grupa Grab. Viņiem viens albums izdots, ja, tad, nu, ļoti tāds, neteiksim atmosfērisks, bet tāds melanholisks black metāls. Un tur bija festivālā tas tika reklamēts kā only show ever, ja. Bet tad, kad viņi spēlēja, tad jau tur viņi teica, ka tas tā kā viņa pirmais šovs, ja. Tad visticamāk, ka viņiem būs vēl. Bet tā kā mēs nevarējām saprast, ko sagaidīt, kā viņi vispār izskatīsies, ja, jo viņi tā kā nerāda savu imidžu videoklipos un tam līdzīgi. Un tad viņi bija tādos, teiksim, nu kā zemnieki saģērbušies, ja. Un tad viņiem tur tas koncepta albums, viņi principā tur visu albumu nospēlēja. Jā, tas albums bija tik labs, ka es paņēmu disku. Jā, un tas albums arī ir uz platēm, bet tur ir tā kā divas plates priekš tā albumu. Nu jā, un tad vēl bija Novembers Doom, arī tāda leģendāra doom metāla grupa. Pārsteidzoši maz cilvēku pie viņas bija atnākuši mazāk nekā pie citām, kas iepriekš bija, bet arī ļoti forši spēlēja. Jā, mēs paņēmām ēdienu, gājām, sēdējām. Un skatījāmies doom metālu, jā. Ja tev ir ko jautāt, tad droši iestarpinās, jā. Nē, es tās grupas nezinu vispār principā, tāpēc man tā interesanti par tiem imidžiem, par tām. Nu jā. Un tad nākamais mums bija tāds emocionālais pārsteigums laikam. Kā tu to grupu nosauktu, to Baltkrievu grupu?
kādā ziņā? Nu, vārds, kā tu viņu saukt? Nu, es teiktu Dimna Lotva. Dimna Lotva. Bet es nezinu, kā īsti izrunā. Nu jā. Baltkrievu grupa. Jā, nu viņi tā kā, viņu tēma principā Baltkrievu brīvība, ja? Un viņi ar baltsarku un balto karogu. Un pēc tam, nu, vērts pieminēt, ka viņi spēlēja uz mazās skatos, un visas grupas, kas spēlēja uz mazās skatos, viņiem sets bija sadalīts pa 2 daļām. Tā kā viņi spēlēja lielo grupu pauzēs, ja? Nu, pa 20 minūtēm aptuveni. Tad sanāk, viņi nospēlēja vienā pauzē, uzspēlē nākamā lielā grupa, un tad viņi atkal spēlē otru daļu. Ja? Un otrajā daļā viņi jau tur tā kā par Ukrainu. Vairāk, nu, tā kā tur savu to vēstījumu atainoja. Nenormāli emocionāli spēlēja. Viņi tur raudāja tā vokālista, un viņiem tiešām var redzēt, ka sāpīga tēma tas viss ir. Un tās emocijas tu caur sevīm arī jūti. Kāds stils, žanrs? Kaut kāds depresīvais, jā, arī kaut kāds folk, it kā viņi tur raksta. Tāda atmosfēriska folk mūzika, un puse ir atmosfēriskais folks, puse ir black metals. Depresīvs. Jā, un tāds, ka tur gaudo un visādi šitādi stiliņi tur parādās vokālos. Bet tas bija reāli baigi spēcīgi, un šito mēs noteikti vēl klausīsimies. Emocijas tur tiešām bija milzīgas. Un tie mazie skatuvē. Žēl, ka viņiem tā mazā skatuve, jo viņi tomēr grib arī informēt cilvēkus par to, kas notiek mūsu Eiropas galā. Un pirmais koncerts, kurā es sāku vienkārši raudāt, jo es redzu tās emocijas tai sievietei. Jā. Ka viņa dzied par savu valsti, par brīvību, kurā nav. Un tad tu vienkārši saproti, cik mums ir labi šeit. Un tāpēc vienkārši tās asaras līst, jo viņa raud un ļoti emocionāli. Jā. Rainārs arī raudāja? Nē, viņš neraudāja. Es biju atbalsts Madurai. Bet, es negribēju raudāt, bet vienkārši nāca. Es teikšu, man slapjas acis bija, bet es neraudāju. Bet es raudāju vēlāk. Tā kā mums šeit bija raudāšanas festivāls. Tad nākamā bija Vemod. Arī tāda norvēģu, teiksim, jaunās paudzes black metal grupa. Ja? Tiem noteikti ieteiktu albumu ievērtēt. Viņi dzīvē tikai savā galā principā spēlē. Madara apkalpos. Vēl ir silta, vai? Nē, Ir bišķi silta. Jā, paldies. Tad tos Vemod, tas tāds arī uz dabas tēmu balstīs black metals, tāds atmosfērisks. Tie arī bija baigi labi. Un pēc kā man bija tāds arī vēl viens tāds baigi foršais pārsteigums. Es to nākamo grupu biju klausījies jau pirms tam Bandcampā, jo tur baigi izcēlās tas albums. Tāda grupa Tarpond, sludge metāls pa lielam, bet tāds nenormāli dūmīgs, spēcīgs, bet ar tādu dziedošu vokālu. Un mēs aizjām pie tās mazās skatuves, kur viņi spēlēja, un mēs skatāmies, un viņi tā kā vokālists, tas imidžs, viņš saģērbies kā wife beaters reāls, tā kā balts tanktops, pa virsu mehāniķa krēkls, un tāds vienkārši ir reāli sencītis, un tu redzi, cik viņš tā kā depresīvs, tajā visā mūzikā ir, un viņš vienkārši tāds stāv pie tā mikrofona un pīpē. Tāds paņem aizšķilt cigareti un pīpē, tas imidžs vienkārši tāds baigi spēcīgais īstenībā. Tu redzi, cik, teiksim, tu spēj iztēloties, cik smaga dzīve tam cilvēkam, un tāda fucked up vēl pie tam. Drīkst tā pīpēt tādās vietās, tā kā tālāk? Nezinu. Nē, man liekas, publika nedrīkst pīpēt, bet uz skatuves laikam drīkst. Man liekas, viņiem arī būtu vienalga, viņi pīpēt, viņi tādi bija tur. Jā. Bet tas iedomājas tā kā Crowbars, tikai tā masa un tas ļaunums ir 3 reizes lielāks. Un tas bija nenormāli spēcīgi, un viņiem jau iznāca nesen jauns albums, otrais, tā kā to noteikti sludge metal cienītājiem jāievērtē. Un tad nākamā lielā grupa pirms Egaloth bija paredzēta Artura Brauna, tas tāds horror roka no 60. čalīts, bet viņš tā kā netika, pēdējā dienā paziņoja.
Un tad viņa vietā spēlēja tur tādi dark hair, tādas sievietes, ja, un spēlēja tādu arī atmosfērisko mūziku ar dziedāšanu. Un pirms Egolaf tika nenormāli to atmosfēru uzbūra, baigi skaista mūzika, un tad, bet ar nenormāli smagiem momentiem. Un tad, jā. 2 cilvēki bija tā sieviete un bumzinieks. Jā. Nu jā. Un tad beigās bija mūsu dievinātie Egolaf. Un man vienkārši, man tajā pēdējā dienā bija tā, ka man bija grūti kaut ko citu izbaudīt, jo es visu laiku domāju par to, ka es tajā dienā redzēšu Egolofu. Ja? Un man bija tāds, es klausos Saturnus, un es saprotu, ka es Egolofu redzēšu, un man paliek slapjas acis. Ja? Un es pat neklausos viņus vēl. Ja? Nu, tad mēs sagaidījām. Pirms viņi spēlēja, bija aizkari nolikti priekšā. Mēs tikām principā pašā priekšā. Ja? Un tad viņi tur atskaņoja to dziesmu Hollow Stone no baltā EP. Un tagad, kad es dzirdu to dziesmu no tā EP, man ir pilnīgi cita sajūta. Ja man zosena metās dzirdot to kāpinājumu. Ja? Un tad viņi, protams, sāka ar to dziesmu, kura bija trailerī atskaņot. Limps. Jā. Blin. Es tieši gaidīju to dziesmu pirmā, un jā, ir. Zin, mēs nespēsim aprakstīt tās emocijas, kas mums tur bija. Renārs raudāja. Es reāli raudāju. Sounds beautiful and gay, but it's okay. Jo es varu uz vienas rokas saskaitīt, cik reizes man ir tā tik emocionāli bijis, ja? Bet tā bija tāda visu to dienu un visādu dzīves notikumu kulminācija, ja? Es nekad nedomāju, kad es viņus redzēšu dzīvē, ja? Un tā grupa mums ar Mādaru kopēji ļoti daudz nozīmē, ja? Viņa mūs tā kā kopdzīvā fonā principā ir bijusi vienmēr, ja? Un tā mūzika. Un kad tu redzi dzīvē, ja? Tas ir vienkārši fantastika, un viņi spēlēja krietni labāk nekā uz albumiem, man tā likās. Piemēram, ja tu klausies Pale Folklore, tu jūti kaut kāds brīžs, kad bišķi amatierismu var just. Ja? Tur viņi tik nenormāli cieši un precīzi visu nospēlēja. Viņi tas ģitārists vispār tāds baigies šaumans, tur uz muguras guļ spēlēja, ja? Un tur, tāds šļūts pa visurienu. Pēc tam stīgas saplēsa. Jā, beigās. Pareizi, jā, viņi taču saplēsa savu ģitāru stīgas. Un tas bija crazy viss tur, un tā nenormāla, spēcīga atmosfēra. Viņi nospēlēja pa dziesmai no katra albuma, pat bišķi vairāk tur bija tajā setlistā. Tu jau redzēji, vai ne, kaut ko par to setlistu? Principā pa dziesmai līdz 3 no katra albuma viņi 2 stundas aptuveni spēlēja. Jā. Un tad vienkārši tajā ekstāzē tu nevarēji attiekt. Ja? Un tad es beidzot pēc šitā visa pasākuma es sapratu, ko tu domāji ar to pēc festivāla depresiju. Ja? Un tad mums reāli iestājās tas moments, ka... Mēs pirms dienas bijām Vācijā, Alā. Jā. Klausījāmies grupas foršas. Tagad mēs esam mājās. Tu atgriezies realitātā no tā visa skaistuma, kas tur bija. Ja? Tas bija vienkārši neaprakstām. Jā, mēs arī runājot ar tiem vietējiem, kas tur bija jau vairākas reizes bijuši tajā festivālā, mēs prasījām, kāda ir, kurš ir viņa prāt labākais gads, kurā viņi ir bijuši. Viņi visi pateica, ka pirmais. Un mēs jau tā kā domājām pirms tam, un tas tikai mūsu viedokli apstiprināja, ka labāk nebraukt vēlreiz, tā kā negraut to iespēju, un lai tas paliek kā vienreizais notikums mūsu dzīvē. Ja? Jo ir daudz citu festivālu, kurus var iepazīt, aizbraukt. Arī unikāli. Jā. Un, kāda iespēja, ka nākamais line-ups pārspēs šo? Ja? Kas tā bija tajā pirmajā? Ar ko tas tā izcēlās viņiem? Pirmās emocijas par to festivālu vispār. Bet kas spēlē tieši tajā pirmajā? Nē, tu bišķi pārprati. Nevis pirmais vispārējais. Viņu pirmais. Katram cilvēkam pirmais, kurā viņi bija viņu tā kā labākais. Okay. Un mēs sapratām, mēs vienkārši nebrauksim vēlreiz, jo neticami būtu, ka tur būtu vēl kaut kas pārspētu Egolofu priekš mums. Ja? Un
jā, noteikti ir kaut kādi citi festivāli, uz kuriem ir vērts aizlidot. Un tā kā mēs noteikti rekomendētu uz to festivālu aizdoties. Visiem, jo tiešām tas, man liekas, bija labākais un grūti pārspēt. Jā, tas ir bez šaubām tā ir labākā festivāla pieredze, kāda mums ir bijusi. Tas bija tā vērts tur uz lidmašīnām, un tā mēs iztērējām vairāk kā 1000 eiro, kur 1500 varētu būt. Jā. Bet tas viss bija tā vērts. Un, zin kā, mums likās, ka tur nebūs grupas, ko mums baigi daudz dzirdēt. Bet tad, kad mēs atzīmējām, ko varētu paklausīties, sapratām, ka pēdējā diena vienkārši pārbāsta. Mēs tur visu laiku mums jābūt. Ja? Bet, un, kad mēs sākam klausīties tās grupas, mēs sapratām, ka principā visas tur labi skan un visas ir baudāmas. Un beigās mums pat likās, ka par daudz laba bija. Man likās, ja būtu vēl Betlehems, mums par daudz laba būtu vienkārši. Visu dienu vienkārši. Jā. Un, jā, tā ir neapstrīdama labākā pieredze un noteikti ieteiktu cilvēkiem uz turieni aizdoties. Jā, tur domā par cilvēkiem, kā viņi tur jūtās. Jā, ļoti labs piemērs, es domāju, jebkuram festivālu organizatoram. Un, labāk uzcelt to cenu un tā kā izturēties kā pret cilvēkiem. Jā, tieši tā. Mēs cik biļeti maksā? Kaut kāds 130? Vairāk. Vai 140? Man liekas, ka 150. Labi. Uz 3 dienas. Jā. Tā kā normāli. Un tev vēl ir grāmatiņa, ja? Un tas nebija rakstīts, ka būs, ja? Un tad vienkārši tev pārsteidz ar to, ka tas viss nāk klāt, ja? Viss kaut kādi bonus, kas ir tik jauki, vienkārši padomās par cilvēku. Reku Amerikā ir vienreizēja koncerti, kas maksā vairākos 100. Tā kā normāli. Jā, pilnīgi normāli. Adekvāta cena. Jā. Un principā par žaibas jau arī diži neatšķirās cenā, vai ne? 100. Kaut kur tā. Liela atšķirība jau nav. Un, kur mēs izvēlētos būt? Tālāk Vācijā. Jā. Un tagad ir tāds, saproti, ka visticamāk šo pieredzi tu nekad nepārspēs. Ja? Un tad, protams, kaut ko mēģinās. Ja? Tā arī nedrīkst dzīvot. Ja tu tagad domā, ka viss ir downhill no šejienes, tad jēga tev vispār tagad Klausies, kā bija, mēs domājam, ka mēs esam vienīgie latvieši. Ja? Mēs ar cilvēkiem, ko tur runājām. Ja? Starp citu, arī Facebookā tas festivāls bija publicējis, no kurām valstīm cilvēki brauc. Un vienīgi no Baltijas bija Latvija. Un tad mēs tur tā kā stāvam pie Saturnus un pēkšņi es aizmugurē dzirdu latviešu valodu. Un tad izrādās, ka viņi jau tā kā bija sapratuši, ka mēs esam latvieši jau iepriekšējā dienā. Un tad mēs atpakaļ lidojot ar viņiem arī runājām. Ja? Tā kā tur bija tāds bišķi vecāks pārītis arī uz turieni aizbraukuši. Bet mēs viņos nejūtām tādas emocijas. Ja? Kā, vienkārši tu saproti, ka tik daudz uz festivāliem braukā, ja? Ir grūti, tā kā baigos tā kā emocijas jaunas atrast. Ja? Un tad šitas ir tāds, par ko visu laiku vienkārši sanāk vēl joprojām sapņot. Un nedēļa nav vēl pagājusi, ja? Bet tāpat tās, es nezinu, man vienkārši gribas, lai visi piedzīvo tās emocijas. Tas ir tā vērts uz turieni aizdoties. Un es pirmoreiz arī redzēju, ka festivāls tiek izpārdots. Tā kā, ja tev gadās iespēja un ir kāda grupa, ko gribi redzēt, kaut vai vienas grupas dēļ, ir tā vērts. Reku, ja Sovaļnieks izdomās pēc koncertu tur vēl. Un, jā, tad tāds ir mūsu pieredze. Jā, mūsu pieredze un tiešām neliels ieskats festivālā, jo tur var runāt stundām. Jā, viss bija fantastiski. Cilvēki, organizācija, grupas, atmosfēra, vieta, apkārtne, viss bija ideāli. Mums pat nav mīnus tādu, ko mēs varētu pateikt, jā, šis bija slikti. Tur vienkārši viss bija labi, tur nav mīnus. Jā. Un viņi tikai aug vēl vairāk. Kā šogad bija tikai pirmais gads, kad 2 skatos. Jā, 2 skatos. Aug. Jā. Un, jā, tas būtu profesija fests. Tev Madara nav laikam vairāk ko pastāstīt, vai ne? Jā. Bija ļoti labi, ļoti labs festivāls. Jā, malači, ko tur pateikt? Tur tā kā var atrast, protams, daudz iemeslus, kāpēc nebraukt.
kāds. Nevar. Nē, nevar. Viegli, kā pateikt, dārgi, tālu priekš. Tādā ziņā, jā. Bet, teiksim, ja tas ir tikai tāds finansiāls sitiens paknām, tad es domāju, ir vērts uzņemt to, jo tas paliek. Tas ir atmiņas, jā. Un mēs nevienu centu nenožēlojam. Tu tad neuzliksi jā. cenu. It īpaši ir tāda īpaša grupa tur. Nē, forši, ko tur piebilst. Labi. Jā, un principā tad nākamais festivāls, uz ko mēs dosimies, laikam ir Halls of Winter, kas ir Igaunijā, tas underground black metal. Arī brauks ar mums Silvestri. Diez vai. Tas ir februārī kaut kad, jā? Jā, kā melnā piekdiena. Jā. Bet es domāju, ka mums nākamgad nebūs tādi baigi lielie festivāli. Mums jau tā kā pa lielam ir ieplānots, kad būs Lemeses, Žaibas, Halls of Winter un vēl tāds viens piemetinājums būs Steelfest, jo tur uzstāsies Gorgoroth, Nocturnal Mortum, Inquisition, Horna, Mispirmings, Streets un daudz citi. Tur puse tikai grupas ir izziņotas, un Inquisition mums ir arī īpaša grupa, ko redzēt, un Gorgoroth, protams, arī ir jāredz. Kā Renārs bļāva, kad izziņoja tās grupas, vienkārši visa māja rībēja. Zin, kā... Bija tāds brīdis, izziņoja Inkvizīciju, un mēs tādi būtu forši jau Gorgoroth, jā, un tad pēc minūtes izziņo, un Renārs vienkārši bļauja. Bet, zin, kā, mums bija tāds, ka viņi vienkārši publicēja pa vienai grupai ik pēc minūtes, jā, Facebook eventā, un vienkārši, un es tikai nosapņoju, ka būtu forša Inkvizīcija redzēt, jā, un reāli. Madara pirms tam teica, iedomājies, tur vēl Inkvizīcija būtu. Un pēc 5 minūtēm izziņo. Jā. Tā kā tas ir tāds mums tas jaunais ķeksītis pasaules kartē, jā, Somija, bet tas arī būs baigi dārgi. Jā. Tas varētu pat beigās sanākt dārgāk nekā Vācija. Nauda jākrāj. Jā. Jā. Tev, kas ar nākamā gada festivāliem, ir kaut kas ieplānots vai tikai tur, kur Soviļnieks? Es tik tālus plānus tā neveidoju. Bet te jau redzēs. Jā. Piedzīvojumi, tie visi ir piedzīvojumi. Tas mums tāda, jā, pasaules scēnas iepazīšana. Jā, tas būtu par tiem notikušajiem pasākumiem pa lielam. Tad īsumā varbūt es pieminēšu nākamos pasākumus, ja? Tātad nākamais būtu Malevolent Creation 28. septembrī spēlēs Melnajā piekdienā. Man liekas, tas ir arī tāds patīk definitāls, uz ko aiziet. Plāno? Nē. Kāds ir tos nākamais koncerts Silvestri? Es domāju, ka jūs arī plānojat uz Daugavpilu 30. septembrī. Jā. Pašmāju čalīši. Jā. 30. septembris jau izslēdzies Maila Daugavpils artilērijas pagrabos. Mēs tur neesam bijuši, jāaiziet patestēt tos ūdeņus. Un tad redzēsim arī to tūras sākumu, kaut kādu merču varbūt arī redzēsim un tā. Tu jau kā traks uz to merču. Tu jau arī tāda pati. Bet dienu pirms tam būs arī vēl viens īpašs koncerts. Deodium Maldupa jaunā albuma prezentācijas koncerts. Kurā vietā? Man liekas, ka turpat, kur bija tas jubilejas koncerts, tu jau zini, kur. Man liekas. Bet jā, tas arī, man liekas, ir tāds diezgan obligāts koncerts. Pēc tam, bišķi jau tālāk, bet 11. oktobrī 11. oktobrī spēlēs Baķuška. Baķuška? Jā, un Arkona. Bet Feikķuška. Jā. Melnajā piekdienā. Uz to mēs neiesim? Nezinu, redzēsim, varbūt jāsalīdzina. Nē. un 28. oktobrī 20 gadu jubilejas koncerts Frailty. Jā, es zinu, ka es te vienu segmentu laikam nokavēju. Bet... Silvestrs vispār ir redzējis Frailty dzīvējā? Nē? Vai tu nedzīvējā īpaši? Vai tu Lemesī neredzēji? Nē. Un bišķi par šo aizgājušo koncertu, nevis aizgājušo koncertu, bet nākamo koncertu tēmu.
man priekš Silvestra ir for fun segments, ja? Tas būs 1 sekundē vai apgrieztais? Tas būs apgrieztais. Tas bija Inquisition, tas Touchner un Rise of Lucifer gan jau. Līdzīgi, bet neprecīzi. Tur līdzīgi. Luciferian Reise. Bet dziesma tā pati, tas jā. Es vienkārši, protams, tur verbalā jau aizmirsu ielikt šo segmentu, bet es gribēju, pirms pieminam Stilfestu, gribēju ielikt šo segmentu. Te, man liekas, jautājums nav, vai tu atminēsi, vai tu neatminēsi. Jautājums ir, cik ātri tu atminēsi. Jo tur ir viena vieta, kas tā baigi to giveaway, jo tā teikt, bet īstenībā ir drusku grūtāk nekā man likās. Bet, saku, tā sūdīgi var saprast, klausies uzmanīgi, ja kas laiks vēlas. Cannibal Corpse, Hammer Smash Face. Tie pinch harmonikas nodeva, jā, tas rifs, kur tas ir. Pašā sākumā jau. Jā, sapratu? Jā. Okay. Vispār, Cannibal Corpse drīzumā iznāks jauns albums. Kaut kad septembrī vai? Jā, 22. septembrī, man liekas. Starp citu. Labi, tas ir daļai ar nākamo segmentu saistīts, jau mēs vēl bišķi par jaunajiem albumiem. Tas ir par jaunajiem albumiem. Jā. Dying Feet, es atceries manu stulbo ideju, kas man bija potenciāli, kas varētu būt saistībā ar viņu jaunu albumu. Ka mēs varētu... Atceries vai ne? Nē. Ir visas tās dzeršanas spēles stulbās, un man bija tā ideja, ka katru reizi, mēs klausamies tā kā kopā to albumu, un katru reizi, kad viņam ir tas smagās sejas moments, tad tev ir tā kā jādzer. Un es, protams, nomirtīju otrā dziesmā, visticamāk. Bet tā bija mana ideja, bet tu esi to jaunu albumu noklausies, ne? Nē, es vakar noklausījos, bet tas tā vienu reizi. Baigi īsies albums īstenībā. 37 kaut kādas minūtes, jā. Bet es tieši tev gribēju par šo jautāt, kāda tev iespēja par to albumu? Es vairāk biju nevis smagā sēja, bet es smaidu vienkārši tajos brīžos, kad viņi tur iemalst to savu smago grūvu, jo Dying Feet ir Dying Feet. Jā, es tā kā arī domāju, taupīsimies šai idejai, neklausīsimies, bet vienreiz ar draugiem, viņi, protams, nevarētu būt vēl tālāk no metāla, tad mēs tur kaut ko randomā par mūziku runājam. Es saku, dzirdēju jau no Dying Feet dziesmu, tas jau bija pagājuši gadu. Viņš tā kā man piespēlē, saku, jā, protams, dzirdēju, un es saku, drāja, paklausamies. Mašīnā iemaucam, tur tā skaņa, es tur pahaipoju, mani, protams, nesaprot, un tā aiziet Spotifyā. Nākamās kaut kādas random dziesmas, un es tā kā sāku ar sevi spēlēt to spēli, atmini dziesmu pēc 1 sekundes. Un tas īstenībā normālos cilvēkus diezgan baigi iespaido. Tā kā viņi ir diezgan pārsteigti, ka tas ir iespējams. Tur bija Diesait, kaut kāds Nail, tur vēl Belfegors, viņi tā pagā, kā tu to zini, tā pēc 1 sekundes. Un tā kā tas mūsu skills ir diezgan īstenībā augstā līmenī. Normālus cilvēkus tas baigi pārsteidz. Tāpēc es īstenībā arī drusku iebremzēju, bet es tev gribētu uzlikt ātro 1 sekundes fragmentu, jo... Jā, es tev arī... Es jau savu momentu nokavēju, bet... Labi, es domāju, tas ir tev jāzina, aiziet. Tas ir Aglof. Kā saucas tā dziesma, kur bija tas? Here's the landscapes. Pandora box. Es reāli nosaukumu sitienu neatceros. Viņi to spēlēja? Jā. Labi. Kas bija pa nosaukumu? In the shadow of our pale companion. Jā. Šito viņi spēlēja. Tas setlistā arī bija minēts. Un tas ir... Tu viņus, tu ar neko citu nevar, man liekas, sajaukt, ka tu dzirdi Aglof kaut vai vienu noti. Tas ir... Viņi skan unikāli. Ļoti pārliecinošs, jā. Vispār to arī tad iedošu 1 sekundes fragmentu. Baigi garā sekunda. Vai ne? 6 sekundes. Tas bija Dying Feet, bet no tā Wrong One to Fuck With albuma. Ne? Jā.
bet tālāk man viņa neskan. Nu, jo viņiem līdzīgi tās dziesmas. Tas īstenībā nav no... Nē, no Rains un Prī. Tas ir no jauna albuma. Nu tad es taču nezināšu nosaukums. Es tikai to Compulsion for Cruelty bija tas singles, bet tas nav tas. Nu, šitas ir Feast of Ashes. Viens no tiem singliem, kas bija. Nu, jā, bet vispār par jauniem albumiem vēl runājot, sāk jau pēdējā laikā parādīties baigi daudz visādas grupas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību. Neskaitot Cannibal Corpse un Dying Fetus. Death metālā. Atceries to Flasher, ko es pieminēju, man liekas, pagājušajā gadā ar to viņu demo. Viņi ir izdevuši... viņi izdos šogad vēl albumu, jā, man liekas, arī septembrī. Jā, tie noteikti ir tādi, ko vajag noklausīties, nu, it īpaši mums, par cik mēs viņus saslavējam ar to demo. Nu jā, The Audium būs jaunais albums, un tāds Death Dooms šogad iznāca arī vietējām Procession, tas jaunais albums. Tas tāda veca grupa, kuri beidzot kaut ko ir izdevusi, jā, tādi cēsinieki. Bet no sludge metāla, jā, tad tie Tarpondi, ko es iepriekš pieminēju, tie izdeva albumu, tas arī baigi glabājas. Un tad black metāla galā Black Braids, jā, mums tas noteikti kaut kādā brīdī ir jāapspriež, jo viņi izdevuši jaunu albumu, kā arī Urfausts izdeva jaunu albumu pēdējo, cik es saprotu. Un man tāds laikam bišķi pārsteigums. Marduks izdeva jaunu albumu. Man riktīgi patika tas albums. Man iepriekš tā viņi nepavilka, bet šis albums man ļoti patika. Tur tāda netīrs tāds vokāls, jā, un ļoti, ļoti labs albums. Ar šito albumu viņi mani varētu pavilkt pat tas pārējo diskogrāfiju, man liekas. Uzreizais es zināju. Man patika albums. Tur 2 gabali labāk. Izcēlās vairāk. Un no mums tāds lielāks Marduka fans esi. Tev tā kā salīdzinoši šitas ir labāks par iepriekšējiem vai kā? Es neesmu tik liels fans, man tur patīk tādi 2 albumi kārtīgi, bet es tā pārējos baigi nepārzinu, bet tur ir arī... Jā, šis bija tiešām labs. Es gaidīju ko sliktāku, jo iepriekšējais... Zini, kā tas tev mīļākais viņam obligāti. Tas bija pirmais albums. Pirmais albums Dark Endless, tas ir Madaras mīļākais, laikam. Nu jā, un arī labs ir Panzer Division Marduk. Nu tas tāds, ko daudz. Bet man tas Jestrojas man nepārāk materiāls pagaidām, jā. Zini, kā varbūt to pēdējo albumu ievilks. Nu, piemēram, tas Victoria albums, tas bija vissūdīgākais, manuprāt. Nu, jā. Tāpēc es domāju tieši, kas būs jaunajā albumā, bet jaunais albums būtu daudz labāks. Ļoti labs. Es pat, man liekas, būtu gatavs disku paņemt. Kam tu tik nebūtu gatavs disku paņemt? Labāk pasaki man. Tātad, runājot par albumiem un albumu coveriem, mēs tā kā gribējām bišķi parunāt par mīļākajiem albumu noformējumiem, respektīvi albumu dizainiem, albumu vāciņiem. Tu vari turpināt. Jā, es nezinu, kā mēs šito tēmu tik ilgi esam turējuši kaut kur zem pūra, jo tā liekas tāda viena no acīm redzamākajām tēmām, par kurām vispār metālā runāt, jo, protams, ka šajā te žanrā tie vāciņi, man liekas, ir daudz nozīmīgāki nekā citos, varbūt, mūzikas žanros. Un, protams, tie stili arī ir dažādi un dažādākie. Katram žanram varbūt tur ir kaut kādas savas īpatnības un vienmēr interesanti zināt cilvēkiem arī tur atsevišķas gaumes un tā. Tāpēc pamēģināsim varbūt... Nē, labi, zini, kā man parasti baigi kaitina, kad tu cilvēkam uzdod konkrētu jautājumu un viņš tev pasaka, tu pasaki izvēlēties tikai vienu un viņš pasaka, nē, es nevaru ņemt tev 5. Bet es izvēlējos pats kaut kādus 5, ja es nevaru jau vienu tikai izvēlēties. Jā. Tā kā es uzdodu šoreiz jautājumu, es gan jau varu tā nočītot mazliet un es tā kā viņus arī negribu īpaši kaut kā rankot vai tā, bet jau principā ar pirmo
tu sapratīsi un uztversi to stilu, kas man tā aiziet vairāk, jo, teiksim, acīm redzamu, vai pareizāk sakot, acīm neredzamu iemeslu dēļ es varbūt tādus supermākslinieciskos tā īpaši nevaru izbaudīt, tāpēc man baigi patīk tādi ar spilgtām krāsām, ar kaut kādiem tēliem, tādiem izteiktiem. Piemēram, Reku Root, Temple in the Underworld. Tas izskatās pēc tāda klasiskā old school death metāla stiliņa. Tā ir čehu grupa, viņa baigi unikāla. Tas kaut kādā 90, nezinu, 2. 3. gada albums iznāca, un viņi tā kā jaus heavy metal ar black metal. Ļoti tam laikam. Pilnīgi. Bet, nu jā, tas tā kā death metal iezīmēs. Tad, piemēram, Gutted, Bleed for Us to Live. Jā. Atkal tās krāsas un visas spilgtās. Fulci, Tropical Sun. Šis bija ar to sarkano disko, ne? Jā, bet viņi vispār forši, viņi tā kā taisa rīpresus un katrs ir savādāks. Tas viens bija asiņu versija, tad bija saules versija dzeltenā, tad tur vēl kaut kas bija. Nu, tad, protams, Cattle Decapitation, Monolith of Inhumanity. Nu, šis varētu tāds stabils top 3 būt. Jā. Nu, More Denial, Plague. Nu, tas stils mākslinieckais savā ziņā, tā kā Death Leprosy, visi tie rap, kas artwork. Nu, protams, kā ļoti minimalistiski savā būtībā, bet... Revenge. Reku pasties viņa aiz rokas. Revenge, Attack Blood Revenge. Tā kā, jā, nu, kaut kā tā. Nu labi, ja mēs tā kā pieminam savus, tad es tikai varēju vienu vāciņu iedomāties, jo zinu, ka man šis vāciņš ļoti ilgu laiku bija favorīts. Es pat pusauģu gados viņu gribēju kā tetovējumu. Un es vienkārši saprotu, cik ilgi man tas vāciņš ir paticis un kaut ko nozīmējis. Es pat nevarēju izvēlēties neko citu. Kaut vai tas stils nav tāds, kas man ir favorīts, bet vienkārši man tas vāciņš ir favorīts. Un es runāju par Typo negatīvu, kur bija tā pakaļa virsū tam. Nē, tas krāns vai kāds man. Nē, Parkway Drive, Deep Blue. Vari pat nerādīt. Es jau... Jā, nu, es noteikti esmu kaut kādās sērijās minējis, jā. Nu, jā, bet šis vāciņš man vienkārši... Es sapratu, ka es nevaru īsti citu izvēlēties, tāpēc, ka šis ir tas vāciņš, kurš man ir visvairāk iespiedies atmiņā. Basic. Ko? Basic vāciņš, ūdens. Es nezinu, tāda masīva tas viss. Es nevaru tā varbūt īsti pat noristurot, kāpēc man tik ļoti viņš patīk, bet šitas ir tas noteikti, ko es izvēlētos pagaidām. Bet šobrīd man vairāk tādi mākslinieciskie varbūt patikta, vai arī tādi, zini, kas ir tagad diezgan izteikti, kad ir kaut kāds, teiksim, uzgleznots, kaut kas milzīgs zvērs, jā. Nu, piemēram, es redzēju tur komentāros, mums bija kaut kas tam līdzīgi vāciņu izvēlies, kur Bell Witch, Mirror Reaper, jā. Nu, kad vienkārši tāds kaut kas ir pārdabiski liels, jā, un tajā kontekstā visā apkārtējā, man liekas, Morbid Evils arī bija līdzīgs vāciņš. Diezgan daudz cilvēku vispār arī sarakstīja savus, un es daudzus arī vispār pirmo reizi pat redzēju. Tā kā par pārsteigumu ļoti interesanti, ka neviena Iron Maiden, jo tas parasti tā kā topā visiem iet, jo viņam arī tie vāciņi tādi klasiskie, ļoti tādi arī stilīgi. Toms piemin Paradise Lost, The Plague Within. Ivo piemin Black Sabbath, 17. gada Black Sabbath. Māris piemin Sepultura Beneath the Remains. Arī tāds klasisks vāciņš. Black Sabbath jau arī, protams. Armands te pieminēja veselu čupu. Semigals Vorčant no Skyforger, Prodigy, tur Music for the Jilted Generation, Paradise Lost, One Second. Jā, Jānis piemin, kas šī pa grupu, tu zini? Es noteikti viņus esmu dzirdējis, tas vāciņš ir. Es arī skatījos, tas ir Druk, kā viņi izrunās. Druk, tā ukraiņu grupa, ne? Vai tad? Es pirmo reizi tādu vāciņu redzu. Pagad, tūlītās iegūklāsim. Nav tā, ka tu paturi uz viņas un viņa tā kā search in Google Images, ne? Nav tā. Rekurš. Bet viņam nebija tāds logo. Drudha, Blood in Our Wells. Kura gada?
izstāsta kaut kāds baigi vecs. Tas ir albums? Jā, it kā. Labi, es nezinu. Polzeri tas Elsīvs. Vai ne? Drūtka pancens. Kā, vai ne? Es noteikti, es YouTube esmu šito vāciņu redzējis, jā. Tad zemnieciskais, Jā, atmosfēriskais. tur zirga karieta. Bet viņiem ir labāki. Nevis karieta, bet ragavas zirgs valka. Dainis piemin Death, The Sound of Perseverance. Tam arī, starp citu, ir kaut kādas tā kā divas versijas, ne vecā un atjaunotā, jo Jā, viņi Tur savādāk. ir, jā. Arvita piemin Currents, The Death We Seek. Tāds arī ļoti māksliniecisks, baigi piesātināts ar sarkanajām krāsām. Bet arī ļoti skaists vāciņš. Ennija piemin Nordic Winter, This Mournful Dawn. Arī tāds, jā, māksliniecisks, ļoti skaists, tāda smaga daba. Havu krūnu. Havu krunu. Tie somi tādi atmosfēriskie, viņiem ar tie smuki vāci. Jā, Elīna piemin. Māris piemin Sodom Partizan. Andris piemin Dissection, Storm of the Light Bane. Jā, Storm of the Light Bane. Tas arī, man liekas, tāds klasisks vāciņš, kas ir daudz ko redzēts. Jansons piemin Cannibal Corpse, Tomb of the Mutilated. Jā, klasika. Ļoti mīļš vāciņš. Roberts piemin Bellwitch, Mirror Reaper. Jā, man liekas, šis ir tāds pēdējā laika. Tas, es domāju, daudziem šitas varētu būt. Aktuāls stils tagad tāds, kad viss kaut kas masīvs. Bet tas mākslinieks taču nomira. Viņam tas Obituary pēdējais, laikam, vāciņš. Jā, varētu būt. Juris piemin Burza maske un vēl Suicide Silence, The Black Crown. Stili divi dažādi, bet iespējams, ka... Zin, kā man liekas, ka daudz varētu tos vāciņus drīzāk izvēlēties vairāk dēļ pašas mūzikas, nevis paša vāciņa. Bet tas, kas cilvēkam iespiež prātā. Kristiāns piemin Emperor in the Nightside Eclipse. Arī tāds diezgan klasisks. Oskars piemin Korn Issues ar to lelīti. Jā. Toms piemin Swallow the Sun, New Moon. Tas diezgan oriģināls stiliņš. Šitas, man liekas, tas stiliņš kādā banknotes krāso, zini, ar strīpām. Jā, nu kur atkal Death parādas. Kristips piemin Death, Spiritual Healing. Un tad Harijs piemin Of Stone, Wind and Pillar. Tas EP, ko mēs šodien jau pieminējām. Viņš raksta vāciņu autors ir Gustav Dore. Galvenokārt strādājis kā koku un tērauda gravieris. Pārsvarā mākslas darbi ir fantāzijas un reliģijas saistīti, bet tie pāris dabas skatu darbi ir arī ļoti skaisti. Protams, ka ir arī tarotkārtis ar viņa zīmējumiem. Un Candlemas, Tales of Creation un Emperor EP vāciņiem arī ir viņa darbi. Un tad mums vēl tikai paliek Madaras vāciņš. Viss skaistākais. Jā? Jā. Kāpēc? Ļoti māksliniecisks. Kurš tas ir? Kalma Kanteja Korpi albumu. Jā. Vāciņš. Bet Kalma Kanteja ir ļoti daudz tādi atmosfēriski. Bija grūti izvēlēties. Tiešām skaists vāciņš. Tāda glāzna, jā, un fonā tur tāds milzis kaut kāds. Agrāk es domātu, ka es izvēlētos satiriskos kaut kādas vāciņus un tādus ritīgi trakos. Jā. Bet tagad tāds mākslinieciski tie skaistāki ir. Nu jā, tas, kā redzam, pēc cilvēka ar izteiktiem variantiem, tas ir vairāk apritē aktuālāk. Nu, definitāli cienītiem, protams, gaļas vāciņi. Bet arī, jā, paldies visiem par atbildēm, tiešām baigi daudzpusīgi. Zin kā ar to Eglovs diskogrāfiju, tās sarankot viņu albumus patiesībā nav diezko viegli, jo viņiem visi tie albumi ļoti spēcīgi, katrs savādākā veidā. Un rankojot viņu 5 albumus, es pat gribētu teikt, ka tas nenozīmē, ka 5. vieta ir sliktākā, ja?
Viņi vienkārši nozīmē, ka man varbūt bišķi mazāk tas albums kaut ko nozīmē. Ja? Tātad labi, 5. vietā man būtu The Serpent and the Spear. Man liekas, ka daudz viņu liktu kā pēdējo, jo viņā pat neparādās baigi daudz smagie momenti, ja, un tur tāds, viņš nav arī baigi izteiksmīgi folks, viņš tāds pa vidam visam ir, ja, tāds diezgan neitrāls albums, un varbūt tāpēc arī viņš tāds ir pēdējā vietā, jo viņš nav baigi inovatīvs salīdzinoši ar pārējo diskogrāfiju. Tad 4. vietā es liktu The Mantle. Viņš ir ļoti labs albums, bet man, teiksim, tas folk tīri atmosfēriskais gals nav man tik nozīmīgs, kā viņa tas bleķīgais gals, ja, tāpēc es viņu liktu beigu pusē, bet arī ļoti labs albums un viss tur ir ļoti klausāms. Šis jau varētu būt bišķi kontroversiāli, bet es 3. liktu Ashes Against the Grain. Kāpēc kontroversiāli? Kontroversiāli ir tas, ka tu Mental ieliki 4. vietā. Jo es daudz topus ļoti skatījos, un Mental vispār daži sauc par vispār visu laiku labāko albumu. Un es zemāk par 3. vietu līdz tevim vispār nevienam viņu nebija. Visi viņu pirmajā parasti liek. Jā. Tā kā tas pirmais, kurš tik zemu viņu noliek. Zin kā, man tas top 3 tie ir tie blaķīgākie albumi. Man vienkārši, kad es viņā klausos, viņā nav tik daudz tie gabali, ja, kas man tā būtu iespiedušies baigi atmiņā. Protams, tur ir tas gabals Not Unlike the Waves, ar kuru es vispār uzzināju par to grupu. Ja. Bet albums kopumā, es teiktu, tur ir bišķi mazāk tādi gabali, kas man kaut ko man ir nozīmīgāk salīdzinoši tiem pārējiem albumiem, kurus vēl saukšu. Tad jā, Ashes Against the Grain man ir 3. Es zinu, ka daudziem viņš ir favorīts. Piemēram, Madarai, kura tagad blends uz manīm. Bet viņš bija pēdējais, kas kādu brīdi. Vairs ne, bet kādu brīdi. Bet tur daudz labas dziesmas. Jā, tiešām. protams. Ir no sākuma. Un kā tev varbūt pēd? Vairs nav. Tagad numur 2, 2. vieta man ir bišķi varbūt pārsteigums, bet Pale Folklore, kas man agrāk. Jā, Tu teici, ka pirmajā. man vienmēr viņš bija pirmais, ja? Bet es tagad, kā mēs pēdējo pusgadu vienkārši uz riņķa drellājam viņu diskogrāfiju. Visu laiku. Es vienkārši sapratu, ka man Marrow of the Spirit dziesmas ir tādas, kur man vairāk emocijas izraisa. Ja? Tur ir vienkārši Marrow of the Spirit parādās vairāk depresīvais gals. Ja? Pale Folklore, viņš ir tāds 90. gadu bleķa stilā, ja? Kas tur ir viss ļoti forši. Ja? Man nenormāli patīk, man tas ir ilgu laiku bijis mīļākais albums, bet tas Marrow of the Spirit, viņš krietni nomācošāks, un man šobrīd tādas emocijas mūzikā vairāk patīk. Tāpēc, jā, 1. vietā man ir Marrow of the Spirit, viņu 4. albums. Interesants rankings, negaidīju, godīgi sakot. Bet, starp citu, vēl, jūs noteikti, labi, festivālā gan jau visi zināja, bet internetā ir vairāki veidi dzirdēti, kā cilvēki sauc to grupu. Labākais, kas man patika, bija Egalači. Agalači. Es tieši prasīju Renāram, kā pareizāk izrunāt. Man liekas, viņi paši saka Egalath. Tā kā... Jā, es noteikti neesmu baigais fanboys tajā grupē, tāpēc īpaši nesitiet man par šo rankingu. Bet es baigi uzspiedu šito, saku, pēdējās 2 nedēļas. Tā kā tikai tos albumus mēģināju dzīt cauri, un 3. līdz 5. vietā vispār nevajadzētu ņemt vērā manā topā, jo es katru dienu viņas tur mainīju, šurpu turpu mētāju. Tā kā man pēdējā vietā ir tavs mīļākais albums. Nopietni? Marrow of the Spirit, jā. Kāpēc? Es kaut kā tur pirmā reizē viņu klausoties likās forša tā black metal atmosfēra, bet tad... Tev tā kaukšana nepatīk, ja? Tas pats par sevi, jā, bet kaut kā man to atmiņā paliekošo momentu vienkārši te albumā trūkst. Tad tālāk man aiziet tas Serpent, tur tāda tīra... Serpent and Spear, jā. Jā, tāda tīra jauka atmosfēra, kaut kā atkal drusku vienkārši... Teiksim, visus viņu albumus ir ok klausīties tajā brīdī, kad tu sēdi un to klausies, bet man tā kā, nav tā sajūtas, ka ok, šito es gribu vēl tā kā paklausīties, atgriezties. Man personīgi trūkst to momentu. Tad 3. vietā, kurš man ilgu laiku bija pēdējā vietā, ir tas Ashes Against the Grain. Jā, tur tā Falling Snow dziesma. Viņa vidējais albums. Tīri laba.
ja tā ir tajā albumā. Vai tur limps? Tas tāds gabals. Nu, tas tāds tīri foršs albums, jā. Nu, tad Mental un Pale Folklore, laikam, atkarībā no garastāvokļa var mainīties, jo Mental tas bija pirmais albums. Un saku, pirms es viņu pirmo reizi noklausījos, tādas tās ekspektācijas latgaliski sakot bija, jo pat 2 tādi ietekmīgi youtuberi metālā, tas Count Blackroth un Cover Killer Nation, man liekas, tie ir viņu mīļākie albumi vispār. Starp citu, es par Eglofu uzzināju dēļ Cover Killer Nation, tā kā viņš baigi reklamēja to grupu kādreiz, tad, kad viņš vēl bija aktīvs. Viņš vēl dzīvs? It kā, jā, kaut kas ņem tur ar to sirdi, bet, jā, it kā ir dzīvs. Bet arī labi, ja tu saki, ka tas ir tavs mīļākais albums, vai tur visu laiku mīļākais, labākais albums, ok. Bet ja tu saki, ka tas ir visu laiku labākais metāla albums, tad tur mēs gan varam sākt strīdēties, jo, nezinu, tas tā, tur viņš tāds baigi viegls, protams, ir, bet tā In the Shadow of Our Pale Companion, tā ir baigi labā, tas ir pierādījums tam, ka arī garas dziesmas var būt labas, ja viņas māka tur tā forša tā pārēja, tas flanger efekts tur aiziet uz to dziesmas otro daļu. Bet principā tā kā tagad ir tāds rudens un pagājuši, kad tu man iesēdināji to, mēs taisījām to rudens albumu sēriju, es viņu tā noklausījos, man viņa savilkās ar to rudeni. Kurš? Pale Folklore. Tad, es domāju, uz šīm sajūtām man viņš ir tā pirmā vietā, jo tur arī atmiņā paliekošāki momenti, tie rifi, mazliet tā gotiskā pieskaņa šur tur. Tā, teiksim, es tā kā varu dzīvot ar mierīgu sirdi, zinot to, ka man plauktā nestāv neviens no viņa albumiem, bet ja man tagad no debesīm rokās nokristu Pale Folklore albums, tā kā es baigi nesūdzētos, būtu diezgan priecīgs. Tu to šodien paturēsi, starp citu, to grāmatiņas edišanu? Teorētiski, jā. Arī ja Mental nokristu, arī nebūtu dusmīgs. Principā, jebkurš albums tā, ja nokristu, tad jau būtu ok, bet... Tikai Eiropā diezgan pagrūti viņus tā dabūt. Pale Folklore sākas no 20 eiro, tagad kaut kur diskokā, tā kā nav tik traki, bet tā... Vienīgi uz kasetām tagad viņi ir pārizdevuši, varbūt tas ir tas īstais variants, kā varētu ieķert to albumu. Tā arī ļoti skaisti noformēts. Mēs paņēmām, mēs tāpēc tam parādīsim tās kasetes. Manas kasetes. Jā, protams, Madaras kasetes. Un, tie ir loģisks stops. Tikai man bija loģiski, labi, priekš tevis es varbūt saprotu, kāpēc tā Morrow the Spirit ir tālu, bet man liekas, viņš ir tāds tiešām viens no arī tādiem fanu iecienītajiem albumiem. Es domāju, ka kopumā visi var piekrist, tie, kas klausās vispār Eglofu, ka viņiem sliktu albumu nav. Un tur katrs var atrast sev kaut ko īpašu katrā albumā. Vismaz kāds no albumiem noteikti būs īpašs. Un tad mums tā arī viens no mūsu klausītājiem un šādi palīgiem Harijs, viņam arī Eglof ir diezgan iecienīta grupa, kā jau arī tika pieminēts mīļāko albumu noformējumos. Viņš pieminēja Eglofu Aciņu. Mēs Hariju atkal varētu bišķi iesaistīt un iekļaut viņa albumu apskatu, Eglofu albumu apskatu. Sveiciens visiem, esmu Harijs, un šodien par godu amerikāņu atmosfēriskās black metal grupas Agalāk atkal apvienošanās koncertam, kurš notiks šī gada rudenī Vācijā Profesija Fest festivālā, es pastāstīšu par viņu 2002. gada 13. augustā iznākušo otro albumu The Mantle. Viņu lielā mērā atzīti kronējošais sasniegums. Parasti šis vai nākamais albums Ashes Against the Grain piedalās šajā diskusijā. Katrs viņa albums ir nedaudz savādāks par citu ar savu skanējumu. Ja Pale Folklore bija viņu tiešākais black metal albums, tad šis ir viņu folk albums. Grupa bija zaudējusi interesi metāla mūzikā un grupas vokālistam nepiesaistīja metāla scēna tajā laikā. Tobrīd grupas sastāvāja klasiskā trijotne – Džons Haugs vokāli, ģitāras, bungas un perkusijas, Dons Andersons ģitāras, klavieres un Jasons Williams Waltons basģitāra. Šajā albumā tiek ļoti daudz spēlētas akustiskās ģitāras, kuras pavada kontrabas
un dažviet arī citi instrumenti no viesmuziķiem, kā klavieres, sintizatori, zvani, trombons, mandolīna un akordeons. Un, protams, neizlaižot brieža galvaskausa perkusiju dziesmā The Odal. Tālūk izveidojot unikālāku skaņu ar dažādām influencēm, neofolk apvienojot ar post-rock un black metalu. Vietām radīts arī paganistisks skanējums. Viens piemērs būtu dziesmas And the Great Cold Death of the Earth daļa, kad notiek saspēle kontrabasam un attāli taurējošu trombonu. Vēl daži īpaši momenti dziesmas Half-Thrown Passage, pirmajā pusē ģitāras solo, kurš izpildīts skaidrā blūza stilā. Noņemot šūgeiz elementus, tas ir burtiski blūz, ko viņi spēlē. Desolation Song skan kā emocionāla singer-songwriter tipa dziesma. Dažus šī stila izpildītājus viņi arī klausījās šī albuma tapšanas laikā. Bet veiksmīgs, mierīgs, melanholisks gabals, ar ko albumu pabeigt. Un šīs īpašības no visiem instrumentiem pastiprina akordeons un mandolīna, kur tiek trinkšķināti kā solo uz dziesmas beigām. Albumam ir tā kā paraboliska struktūra. Skan mierīgāka dziesma, tad aktīvāka, tad atkal mierīgāka un atkal aktīvāka. Mierīgās dziesmas ir atmosfēriskas, instrumentālās un noskaņu radošas, bet aktīvās ir smagākas, enerģiski intensīvākas dziesmas ar vokālu. Tādas kā, piemēram, You Were But a Ghost in My Hands, tiešāks black metal gabals ar skaistu un kulminējošu ģitāras solo, kurš ļoti pacelā dziesmu. Vienkāršs, bet emocionāli efektīgs. Runājot par ģitāras solo, to izpildījums ir mainījies atšķirībā no Pale Folklore. Tur viņi izpilda ātrus, aktīvus ģitāras solo, ar vietām iespraustiem šredīgiem ieskrējieniem, kuri man skan nepārliecinoši. Šajā albumā viņi tos izpilda savu spēju robežās, un nekas neliekas pārspīlēts vai par daudz. Tie skaisti kalpo dziesmām. Sākot ar The Mantle un turpmākajos albumos, viņa izpildījums ir mainījies uz lēnākiem vai vidēja tempa solo, kuri balstīti uz emocionālām melodijām un āķiem, kas tiešām aizrauj. Džona Hauga liriku teksti ir attīstījušies no pagājušā albuma. Drūmi tie ir palikuši, bet arī kļuvuši poētiskāki, saviļņojošāki un ne tik melodramatiski, kādu sajūtu man radīja teksti no pirmā albuma. Un viņu vokālam, protams, ir ļoti izteikta klātbūtne, kas turpinās visos albumos cauri. Nu lūk, vispārīgi šis albums ir liels kāpums. Lai gan ģitārists Džons Andersons apgalvo, ka viņi savos jaunības gados, radot šo albumu, nesaprata, ko viņa dara. Raksturoja to kā savādu albumu, apmulstot, kā cilvēki to ir novērtējuši tik augstu. Bieži arī glaimo kā perfektu albumu pastaigai ziemā. Bet priekš manis tas ir daudz pieaugušāks darbs, gan dziesmu rakstībā, gan dziesmu struktūrā no pagājušā albuma. Un man izklausās tā, ka viņiem bija skaidrs, ko viņi dara. Bet tā nu ir tā atšķirība un maģija starp mākslinieku un klausītāju. Realitāte droši vien ir tāda, ka tie bija eksperimenti, kur izdevās. Labi, visu labu. Un ar to mēs varētu visticamāk beigt sēriju. Ja? Nu jā, tad paldies Harijam, paldies Madarai, paldies Renāram, paldies Dubultu pludmalei, paldies visiem, kas klausījās. Palīdziet mums tikt vaļā no tām sasodītājiem uzšojiem un tad tiekamies kaut kad nākotnē. Tā. Čau. Sveiki. Un tā. Viņi, kas ir klāt, paldies, ka klausījies, ārkārt laicin, dalīties, iekomentē un tālāk klāt, un tiekamies nākamreiz, bet atgrēs.